Čau, mans draugs. Nu ko, šodien lielā diena mūsu futbola izlasei. Tepat man aiz muguras netālu Skonto stadionā šodien mūsu puiši aizvadīja spēli pret Albānijas izlasi, kas ir vieni no tuvākajiem mūsu sancenšiem tabulā. Ja mēs kaut ko gribam, tad būtu forši viņu šodien uzvarētu. Kāpēc gan ne galu galā? Kāpēc gan ne mājās? Kāpēc gan ne šodien uztaisīt nelielu pārsteigumu Albāņiem un visai futbola Eiropai? RFS jau to ir lieliski parādījis šajā Eirokausu sezonā, kā to var izdarīt. Un tad, nu redzēsim, varbūt mūsu izlases puišiem arī kaut kas sanāks. Redzēs, ko viņi būs iemācījušies no RFS. Ejam, paskatīsimies, vajadzētu būt interesantai spēlei. Kā jau es teicu, ir soldouts, ir izpārdots Skonto stadions. Cilvēki mīl futbolu, cilvēki mīl atnākt un pafanot par savu izlasi, un ejam arī mēs, paskatīsimies, kā nu tur šodien mums ies. Gāžam! Piu, 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 piu. Tā, sveiki vīri, kā varu jūs godāt? Mani sauc Artūrs. Adrians. Jaunis. Ļoti patīkami. Jā, ļoti patīkami. Vīri, kā sagaidām spēli, kādas emocijas, ko gaidām vispār no spēles? Gaidījām ultras, petardes, brīvības pieminiektu nonesīs. Nekā tāda nebija. Bet nekā nebija, vai ne? Jā. Jā, varbūt... Cerams, ka spēles laikā arī nekas nebūs tās no viņa puses. Cerams, ka mēs viņus nonesīsim. Ka mēs viņus nonesīsim, protams. Vai ne? Skaidrs, mūsu policija labāk sagatavojusies ir, vai viņi tā kā švakāk sagatavojušies ir Albāņi? Mūsu policija stipri pārspīlēja. Stipri pārspīlēja, bet to gaidot Anglijas fanus, kas ieradīsies šeit tikpat daudz, cik mēs bijām pie viņiem Wemblijā, nu, tad es domāju, ka būs savādāk, stipri savādāk. Jo viņi mūs sagaidīja ļoti viesmīlīgi. Es ceru, ka viņi mūs sagaidīs tieši tāpat. Tur es čoms, bet es gribēju tev oponēt. Serbija būs basketbols, Eirobasket. Jā. Un pēc pāris dieniņām būs arī spēle futbolā. Nu, tur vajadzētu iespringt Rukakungam un policistiem. Nevis šeit uz Albāniju spēli, kad viņi atbraukš ar ģimenes cilvēku. Viņi brīnās, kāpēc žogi pie brīvības pieminiektu, viņi ziedus grib nolikt. Tas ir tur, man liekas, Rukakungam pašam būs jāiet apmēram šeit, jāpadežurē arī, ne? Bet nu labi, 0-2 un braucam tālāk. Un braucam tālāk, vai ne? Braucam tālāk. 2-0, es jau domāju, jā. Ļoti būs grūti. Mēs jau pēc tilpumiem. Albāņiem būs ļoti grūti. Viņiem jācer Milan tas līderis, jā, bet mēs viņu satikām vecrīgā. Baigi līdzīgs bija. Skaidrā vismaz, ne? Nē, ļoti līdzīgs saucam Milan līderim. Viņš to uzvārdu. Ļoti līdzīgs. Jā, kaut kāds Inī bija. Baigais, Inī. Nu, ir. Jā. Bet man tāds ir, zini kā, sajūta, ka būs 0-0. Nu, Albāņiem būs... Tāds pa nulītēm. Atkārtošies, nu būs ļoti bet Albāņiem. Ar Serbiju ir niknākajiem ienaidniekiem aizvakar, kad viņi tur nospēlē 0. Ar kas to mēs latvieši, viņi mīļākā valsts Latvija. Viens gols būs. Es pat domāju. Viens gols būs. Es domāju, ka 1-0 jāpaņem, jo ar Serbiem 0-0, tad viņi izšāvā. 94. minūtē mēs viņiem. Nē, būtībā tas ir labākais, ja spēcīgi pretinieki. Sākumā nevajag iesīt, tu beigās nepaspējāt atspēlēt. Vienu golu iesitīsim šodien. Piekrītat? Jā. Vienu iesitīt, bet kas? Ir jautājums, kas to iesitīs? Jā. Saliekam rokas, ir jautājums, kas iesitīs vienu golu šodien? Mēs! Tā, vīri, nu sveiki, nu pastāstat ar kādām emocijām sagaidat šo spēli? Ko sagaidat no cerībām. Jā, labi. Ar lielām cerībām. Ar cik lielām cerībām? Vismaz 3-0, ja? Tie, kas spēlē totālu, tie, kas liek likmi 2,5 totāli nelikiem. 2-0 ir pilnīgi noteikti. Būs, ja? Jā. Ok, no kā varam sagaidīt šodien? Kurš būs tas vārtu guvējs šodien? Nē, nu Cigat 100%. Cigaņiks un... Gutkovskis. Un Gutkovskis, jā. Ja būs 3-0, tā tev nestrādā. Viss kārtībā viņš strādā. Ja 3, tad vēl Ikaunieks iestīs. Nē, tas jaunais. Varbūt. Tas varētu paņemt, jā. Ok, labi, kā ir Angļus gaidam? Protams. Būstat arī uz spēli? Viņi arī mums gaidīja. Mēs jau esam nopirkuši biļeti. Jūs jau nopirkāt, jā? Krūta super, tad tiekamies tur par uzvaru. Davai, paldies, Ērik. Čau, kā var tevi godāt? Čau, Ēriks. Ērik, ļoti patīk. Man Artūrs. Ērik, pastāstīja, ar kādām emocijām atnāci šodien. Nu, ne, Valiņu padzert, vai ne?
Es kaut ko tādu pozitīvāku ar domu, jā, tā kā vajadzētu, vai ne? Vajadzētu, jā, kad cerams, ka būs pozitīvs rezultāts, labs sniegums un jā. Kāpēc gan ne šodien, kāpēc gan ne mājās, vai ne? Tieši tā, jā. Skonto stadions, laba atmosfēra. Sold out, jā. Why not? Ok, ko mēs zinām vispār par albāņiem? Zinām kaut ko vispār tādu? Jā, Cik nopietnas tur ir onkuls priekšā mums? Broja, jā, no Chelsea, kas pagājušo sezonu Evertonā spēlēja. Jā, un man liekas, nepārāk veiksmīgi tā sezona viņam bija, bet spēlēja Anglijas Premier League, tā kā, man liekas, ir ok. Protams, pagājušo sestdienu Champions League finālā Aslāni izgāja, tā kā, Jā. Bet, tie ir uzvārdi, Bumba ir apaļa, jā. Ko mēs varam likt pretī? Ikaunieku. Why not? Ok, labi. Butkovskis cerams, jā, kad izdarīs, ko viņam vajag izdarīt. Koreja arī viņam tur, man liekas, nepārāk labi iet, bet... Kāpēc gan izlasēja, vai ne? Beidzot, jā, tā kā, kaut kad sausuma periodam jābeidzās, jā. Cerams, ka Bruno Mēlis iestīs golu arī. Jā. Piemēram? Jā. Ok, skaidrīti, un ko mēs vispār no šīs grupas varam sagaidīt? Mēs varam kaut ko, uz ko mēs varam pretendēt šajā grupā? Nē, zini, pie kaut kādiem mistiskiem apstākļiem, ja pēkšņi tur Albānija kaut kur ar Serbiju atkal saplēšās, kas nav saistīts ar futbolu, atkal kaut kādi punkti tiek atņemti, kā iepriekšējā reizē, es nezinu, kurā gadā viņiem, kaut kad saņem. Jā. Kaut kādas diskvalifikācijas, pēkšņi paliekam mēs ar Angliju un Andoru. Kas to lai zina, vai ne? Lai viņi tur viens otru zina līdz beigām. Mēs būsim tikai pār. Ok, klausies, bet no tiem līdzjutējiem, kuri tā kā būtu dūlāki, stulbāki vai interesantāki mums, nezinu, Briti vai Serbi? Es domāju, interesantāks, ticamāk, būs Angļi. Es pats biju martā Anglija pret Latviju. Tā atmosfēra, gaidīja kaut ko labāku, bet, ka viņi saņēmās, tad, varēja. Tad bija jokiņās, Jā, bet Serbi varētu būt tādi trakāki ar kaut kādām tas basīs būs vēl, man liekas... Jā, tā kā tur kaut kas, tur varētu interesants sakrist, jā. Un, tā kā, kaut kādas demolēšanas, huligānismas, bet cerams tagad, īpaši pēc tās Ajax spēles, kad attiecīgās iestādes būs mācījušās. Skatīsimies arī šovakar. Kā šovakar, bet pagaidām es tās kā albāņi diezgan normāls. Kaut ko tur bija šī pakliedzes gāju garām tā. Pilsētā nekas tās nebija. Kraktas ar tā kā slēp, tā kā bišķi. Jā, tā kā visokiņās. Skaidrs, ok, labi, gaidam no mūsiem labu spēli, tad jau skatīsimies, kā es tālāk. Bet kāpēc gan ne? Kāpēc gan ir šodien, vai ne? 1-0, jā. 94. minūtē būs ok. 90, jā, plus 4. Jā, būs super. Ok, super, paldies tālāk. Paldies. Tā, vīri, sveiki, mani sauc Artūrs, kā es varu jūs godāt? Mani sauc Ilja, mēs esam visi 4 no Tukuma. Visi 4 no Tukuma brāļi, jā? Spēlēt arī futbolu? Es, jā. Daži spēlē, daži trenē. Es šobrīd futzālu. Skaidrī, tie, kas dzer tagad, tie trenē, tie, kas nedzer, tie spēlē, ja? Jā. Ok. Nosacīti, ja? Starpsezona, ok. Skaidrs. Vīri, ko sagaidām šodien no spēles? Kādas domas, kādas pārdomas, kādas emocijas, ko gaidām vispār? Pozicionāli dominēs Albānija, bet Latvija 2-1 uzvarēs. 2-1 uzvarēs, ja? Ok, labi. Mūsiem vispār ir tā kā, ir ko darīt tur vai kā? Ir ko darīt, ja? Vai mēs varam gaidīt tikai uz to, ka viņi kaut kur sapīzdīsies ar serbiem beigās un diskvalificēs abus? Nē? Nevaram gaidīt to, ja? Daudz punktu būsim šogad. Tuvu pasaules kausam. Mums jau 3 ir. Jau 3 ir, vai ne? Kāpēc gan šodien vēl neuztaisīt maziņu kaut kādu, brīnumu? Skaidrīt, ok, no kā varam gaidīt no mūsiem, kas te varētu parādīt šodien? Ikaunieks. Tas tā standartiņš, ne? Kurš? Janka taču? Jā. Tas mūsējais. Tas jūsējais, jā? Ok. Skaidrīt, labi. Ko no Albāņiem? Kaut kas tur ir tur tāds? Tur ir zvaigznes, jā. Tur viens Chelsea spēlētājs ir uzbrucējs. Tur viņš varētu kaut ko uztaisīt. Klubs jau nespēlē. Klubs jau nespēlē, vai ne? Uzvārdu nespēlē. Un nospēlēs 12. spēlētājs šodien. Soldauts galu galā, kāpēc gan ne, vai ne?
Skaidrīt. Ok, vīri, paldies jums liels. Paldies. Ok, ļoti patīkam meitenes. Meitenes, ko mēs sagaidām no šīs spēles? Ar kādām emocijām jūs atnācāt šodien? Superīgām. Ar brīšajām mēs gaidām Latvijas uzvaru. Jā, izteikti tādu pārāk. Tādu pārliecinošu pilnīgi, jā? Ar daudz emocijām. Ok. Daudz goliem, jā. Labi, kurš varētu, no kā sagaidām šodien, kas varētu mūs iepriecināt ar vārtiem? Zāles palīdzība ir vajadzīga, ja? Jā, zvans draugam. Draugs. Draugs pazuda. Visi sitīs. Jā, visi ir spējīgi iesist. Kas gribēs reāli vairāk? Kas gribēs uz iesitīs, jā? Ok. Kurš? Dubauskis. Kazlauskis. Labi, meitenes, ok, cits jautājums. Kādas dziesmas ir jādzied futbolā? Tādas latviskas ļoti. Piemēram? Saulpērk un Zaugava, jā. Labi, un vēl kādu tādu? Zelzgriezējs, tas laikam tāds hokejiskāks, bet zelzgriezējs. Jā, var arī futbolu. Varat kaut ko mēģināt notiedāt, varbūt kādu pantiņu maziņu? Mēs varam zelzgriezēju. Zelzgriezēju? 3, 2, 1. Zelzgriezēju. Doma ir. Doma ir message, ok, jā. Tas kaut kas tāds enerģisks, jā? Vajag enerģisku Latvijas. Jā, enerģisku tādu spēcīgu. Ok. Labi, super, meitenes, paldies liels. Un pēdējais jautājums. Kā, lai uz futbolu nāk vairāk daļā dzimumu pārstāvis? Kas jādara? Futbolistas. O šitie mums jā, tādi. Vajag meitenēm dot atlaides. Jā, meitenēm atlaides. Piemēram, vai ne? 120% atlaid meitenēm. Jā. Es domāju, daudz vairāk meitenes pārstāvis. Jā, ja tu neesi, piemēram, viens, tad ņem uzreiz 2 draudzenes, jā? Jā, un tad draudzenēm lētāk, jā. Draudzenēm lētāk, ar 2 draudzenēm lētāk. Uzreiz pašs šanti. Jā. Vai ne tāds offers uzreiz, jā? 2+1. Ideāli. Super. Labi, meitenes, ok, paldies par ieteikumiem. Es ceru, ka mūs sadzirdēs. Super, paldies. Draugie, godīgi zināt, kas ir, tad ir pie galvenās tribīnes ir tikai 2 bāri. Un spēle jau ir sākusies, un rinda vēl joprojām ir. Un tajā pusē arī ir tikpat liela rinda. Maz draugs, lielisku izdevību neizmanto patreiz Jānis Ikalnieks. 11 metru soda sitiens un, jā, kaut kā pēdējā laikā, laikam Jānim gan Eiropas līga arī sanāca ar Makabī neiesist, un tagad šeit arī, jā, diemžēl, būs kaut kā jāpārdomā laikam stratēģija Jānim, uz kuru pusi un kā izpildīt 11 metru soda sitienu. Spēles plāns ir tā kā pretuzbrukumi, man liekas. Jā. Un uz to arī ir jāiet vienkārši, jāmēģina. Būs iespējas, noteikti būs iespējas, vienkārši vajag realizēt un tad jau viss būs kārtībā. Bet jā, man liekas, mēs šodien esam kā 2. numurs vairāk spēlēsim, būs uz pretuzbrukumiem. Nu kā tie vārti tie vispār radās? Kas tur notika? Kas tur vairāk kļūdījās? Vārtsargs vai aizsargs? Es domāju, viņi vienkārši izmanto to, ka centrējumi pie vārtiem un tur rikošets, man liekas, bija. Bet tā arī ir jāspēlē, man liekas, jācentrē un jādod uz turienu un tad jau būs. Bet mēs bišķi ātrāk atnācām, bet man liekas, tur varētu būt vārti. Man liekas, ka tur varētu būt vārti tagad. Varētu būt viens. Varētu būt viens, tā kā, nav ko gudri dirst. Jā. Ir jāiet skatīties. Jā, rekur, 1-1. Tā ir, bet, paši vainīgi mēs. Mēs bišķi par ātrāk. Bišķi par ātrāk izgājām. Bet, es kā teicu, iespējas būs. Iespējas būs, un viņas vajag realizēt. Tāpēc, nočikosim kaut kādos highlightos, bet, jā,
Ja tie ir mūsēji, tad te, protams, tie ir mūsējos, spriežot pēc atbalsta, tāpēc, kruta. Aizvien pārtraukumā ar 1-1 un... Tas ir daudzreiz labāk nekā 1-0. Viss ir vaļā, Visas iespējas šodien mums vēl uzvarēt. Es ceru, ka Janka iesita un rehabilitējās par 11. Tas būtu krutā. Es arī ceru. Super, ok, paldies. Paldies, turpināt skatīties. Tā, čau vīri, nu stāst, tad kā jums pirmais puslaiks patika? Bija ļoti labi! Pendele nekas! Latvijā! 1-1! Ok, kas būs otrajā puslaikā? Otrajā puslaikā Ikaunieks tur hātriku iesitīs. Krāklis viņam būs nost. Latvijā! Vamos! Super, paldies, Žeki, par interviju. Tas bija labākais vienkārši. Divos vārdos varbūt. Kā patika, nepatika, kas patika, kas nepatika? Ļoti labi patika. Latvija parādīja raksturu pēc neveiksmīgas sodu metienu, pendeles, tautā sākās izpildījumi. Vispār nevienā mirklī čaļi nesagrūvoja, nesalūz, tā teikt, turpināja spēlēt un ar ko arī pašā puslaika izskaņā vainagojās ar rezultātu. Un Albānija ir reitinga augstāk. Tāpēc es domāju, ka es neesmu lieki iztērējis šodien savus eiro. Es atnācu redzu ļoti labi skatām futbolu. Ceru, ka mans draugs Reiž arī iznāks laukumā, varbūt forši patīk daudz cilvēku, viss forši. Krūti, superīga atmosfēra, ok. Kā vispār pašam bieži sanāk, nesanāk atnākt uz futbolu? Sanāk, tā uz 2 spēlēm gadā vidēji izlasē un tad uz klubiem, kas kur uzaicina kādreiz. Kaut kas interesantāks. Skaidrīt, ok. Ar roku viss kārtībā? Viss būs kārtībā, 11. oktobrī būs viss kārtībā. Būs uz trīpus, jā? Jā. Skaidrīt, super. Paldies tev, paldies. Tā, čau. Mani sauc Artūrs, kā var tevi godāt? Daniels. Daniel, ļoti patīkami. Daniel, pastāsti, kā tev pirmais puslaiks. Vai redzēji vārdus, vai nebija jau aizgājis projām? Redzēju vārdus, Es muļķis biju aizgājis projām, bet tu līdz beigām paliki. Pastāsti, kā tur bija? Es teiktu, gols tā ir laba lieta, jā, bet es domāju, mēs nespēlējam šodien pietiekami labi. Mums uzbrukumi nav tik pilnvērtīgi, mēs neejam tik daudz uz priekšu. Mums visas iespējas, piemēram, pendeles, stūrīši, visādas brīvie sitieni. Nebija tas asums, vai ne? Mums nav tā tieksme aiziet līdz pašiem vārtiem, līdz beigām un iesist. Bet turamies vēl joprojām 1-1, pagaidām ir ok. Es domāju, mēs uzvarēsim. Ir ok? Visu maču, jā. Skaidrīt, ok, kuru varbūt gribētu izcelt pēc pirmā puslaika? Ir kaut kāda, nezinu, kurš tā iekrīt acīs? Nē, man nebaigi, nē. Es teiktu, visi spēlē ļoti vienmērīgi. Kā komanda. Albāņiem varbūt? Nē, tie man nepatīk. Vispār, jā? Ok, skaidrīt, un labi, tad gaidām 3 punktus šodien. Nebūs slikti, vai ne? Protams. Mājās pie pilnām tribīnēm, kāpēc gan ne, vai ne? Uzvarēsim. Super, ok, paldies tev. Paldies. Tā, čau vīri. Čau. Kā varu godāt? Artūrs? Maksas. Un Maksas. Tā, tev jānostājas pa vidu, pēc tam būs vēlēšanās, jāievēlās. Tā kā tā, bet klausieties par pirmo puslaiku, kas tur šodien bija? It kā sākumā likās, ka tā kā nav ok, vismaz mans tāds viedoklis, zin kā. It kā sākums tāds bija so-so, tā neiesistā pendele, bet beigās tā kā izlīdzināja. It kā, pirmais puslaiks viss kārtībā. Kā jums likās? Man arī likās viss kārtībā, personīgi. Es domāju... Labi, tas jau ir labi. Es domāju, ka Latvija uzvarēs, tas ir viennozīmīgi. Vajadzēja pendelies, tad jau būtu tagad 2-1. It kā. Tad viss kārtībā, cits feelings būtu tagad, vai ne? Stabil, tad jau 3 minūtes rokās jau būtu. Jā, tad jau viss pālīte gulētu. Skaidrīt, ok. Porziņu redzējāt? Nē. Neredzējāt, ir atbraucis. Kurā? Šitajā galvenajā tribīnē, bet kur tieši nemāk pateikt. Bet bija gājis. Reku Zutis arī ir. Porziņš, Zutis, varbūt vēl kādu slavenību redzējāt? Viesu redzējāt, jā? Ok. Nezinu, Robija Viljams, tur nezinu, Britnijas Pīrsa nebija? Nē, viesu redzējāt. Šogad nebija, šod spēle nebija, ja? Uz Azerbaidžānas spēle likam bija. Nu, varētu tā būt. Ok, kā toaletes tikko šeit tu biji, es zinu, pilsētā runāju, ka tu biji toaletē. Kā tev patīk? Tīras, netīras? Kā ar smakām tur? Smaka nav, bet pods bija apčurāts. Man liekas, tas bija viņš, jo viņš bija pirms manis. Tas nebija. Viss dzeltens bija, ja? Slapš, to bija slapš viss. Jā. Skaidrīt, ok, labi. Par otro puslaiku kaut ko teiksat, ne? Mēs uzvarēsim. Būs, ja? Alis Jautams iestīs vārtus. Ok. Tas ir mūsējais. Būs, ja? Bračiņš, ja? Okiņās, super, paldies vīri. Lūdzu. Gāru skatīties. Paldies. Sveiki vīri.
Mani sauc Artūrs, kā varu jūs godāt? Denis. Ļoti patīkami. Vīri, pastāstāt, kā jums spēle kopumā, kas patika, kas nepatika, varbūt ir kaut kas? Pirmais nepatika, ka nerealizējām 11 metru sodstienu, tas salauza visu spēli, man tā izskatījās no malas. Viņi iesta vārtus, un tad man tā sirdsapziņa teica, ka būs. Pirmos iestām mēs arī cerēju, ka otros iestīsim, bet mazliet pietrūk. Būs optimīgs, kā tev, jā? Ietrūk līdz otrajiem vārtiem mazliet. Es domāju, būtu vēl 5 minūtes iesist otrās vārtās. Jā. Skaidri, Rīta, labi, okei. Tas otrs puslaiks tā kā bija tāds pozitīvāks, ne? Mazliet, jā, es domāju, jā. Vairāk vajadzēja asumiņu mums tajā uzbrukumā. Mēs baigi ļāvām viņiem kontrolēt pie mūsu sodlaukuma to bumbu. Un tāpēc viņiem izveidojās tie 6 stūri, kas viņas koņas sakrāja otrajā puslaikā. Jā. Viņi ar kaut ko pārsteidza, varbūt nepārsteidza, nezinu, bija kaut kas tāds? Es domāju, baigi nē. Es vispār gaidīju, ka viņi būs drusciņi spēcīgāki. Viņiem tur no Nīderlandes, Intera ir no visām Spānijas grandiem. Bet Malači Latvija izcīnījās svarīgu punktu, es domāju, tabulā. Tā kā nekas nav zaudēts, domāju par to sapni. Pasaules kausa vēl cīnīties. Tā, čau, iepazīsties ar sevi, papastāst, kas tu esi, no kurienes tu esi? Jā, sveiki, esmu Emīls Petersons, esmu gan futbolists, gan futbola kluba CS valdes loceklis. Daudz lietas vienā personā, un jā, es esmu no Cēsīm, no Rīgas, no visurienes. Futbola liels draugs. Jā, liels futbola draugs. Super, klausies, pastāst, kā tev spēle patika, nepatika, kas nepatika, varbūt bija kaut kas, kas bija, pārsteidza tevi, nezinu. Zini, es jau biju spēlēju pret Azerbaidžānu, un tas, kas man nepatīk, ir itāļu futbols mūsu Latvijas izlasē, mūsu treneris. Tas futbols no aizsardzības. Tas ir tas, kas man nepatīk, ka mēs ļaujam otrai komandai spēlēt vairāk ar bumbu. Jā. Pirmais puslaiks vēl patika, bet otrais galīgi nē. Bet pirmajā puslaikā, un kas man patika un pārsteidz, bija albāņi. Es biju gaidījis, ka viņi nebūs tik kvalitatīvi, kādi viņi bija. Viņi bija ļoti ātri. Jā. Un man liekas, ka viņi bija daudz labāki nekā Azerbaidžāni. Klausies, man liekas, ka vēl tāds moments, kad tieši pašās beigās, kad mēs dabūjām to sodu pirms pašas vilkmes, ne? Jā. Ka mēs pat neizgājām, viņi pamēģināja. Mēs pat šo runājām ar komandas biedriem. Kāpēc? Kas notiek? Es taču redzu, ka pēdējā iespēja. Tur vispār nav risks, kā mums arī ielaist. Jā. Por qué? Jā, tur varēja Černomodis iet iekšā un bet visi ejiet, pamēģinām. Taču pēdējā iespēja. Kāpēc nē? Tieši tā, es arī to nesapratu. Pilnībā tas bija ļoti neloģisks gājiens. Viņi izspēlē un tā kā jā, paldies, ka bijāt. Jā, viss kārtībā. Tā sajūta, ka mēs uz to nešķiet arī. Bet tur vispār nebija nekāda riska būt tā epizoda beigusies. Tur tā lieta un viss viņš nosūta, Jocīgi. Tas bija tā baigi interesanti. Okay. Labi, bet ar kādām domām mēs ejam tālāk šajā ciklā? Kā tev šķiet? Ar pozitivitāti jābūt vienmēr optimismam, jāatbalsta mūsu valsts. Nav tik labi, kā varētu būt, bet var būt arī sūdīgāk. Bet varēja būt tiešām arī sliktāk. Jā, varēja Tāpēc, principā, labi, tur tās tālāk spēles, tur Serbija, Anglija, un arī tāpat Andora, tur... Klausies tās jautājums, kuru valstu līdzjutēji būs tā kā, interesantāki, trakāki, stulbāki vai, nezinu, vai debilāki, serbu vai angļu, kā tev šķiet? Man liekas, ka serbi būs interesantāki līdzjutēji ziņā, noteikti. Spēle ziņā droši vien kā angļi, bet līdzjutēji ziņā, man liekas, ka visi futbola līdzjutēji zina, kas ir serbi. Jā, vai ne? Pēc tam, ka man liekas, bass arī. Jā, līdz ar to iespējams, ka viņi būs ļoti daudz. Tieši tāpēc viņiem būs divi iemesli. Būs tāds manām interesanta štēlē, ko pačakot. Tā kā tā, skaidrs, kā jums iet Cēsīs? Ļoti labi, pagaidām 2 spēles 3. līgā, bilants 16-0 par 2 spēlēm, tā kā 16 gūta vērti, 0 ielaisti, tā kā... Klausies, tev bija trauma, klausies, tev viss ir opinās tagad, jā? Viss kārtībā, kā redzi, jā. Super. Turaties, Džeki. Paldies. Paldies. Čau, mani sauc Artūrs, iepazīsti ar sevi, ja kāds gadījumā varbūt nezin tevi. Aivis. Jā. Un tu esi? Vai to nestāstīsim? To mēs nestāstīsim. Nestāstīsim, ja nu gadījumā. Tēloši vienkārši eksperts no malas. Vienkārši eksperts no malas. Tu klausies pastāsti, kā tev vispār spēle, kas patika, kas nepatika, varbūt kas pārsteidza vai nepārsteidza. Zini, kā es teikšu, kad man īstenībā ļoti patika pirmais puslaiks aizsardzībā līmenī. Arī tās dažas iespējas, ko mēs izveidojām uzbrukumā, bija pietiekami kvalitatīvas. Otrajā puslaikā, varbūt momenti gandrīz vispār nebija, bet atkal varam uzteikt aizsardzības līniju. Tā ļoti priecēju šodien. Jā. Ok. Labi, klausies, man zini, kas iekrita acīs? Man iekrita acīs tas pēdējais moments, kad mēs pārtvērām to bumbu, aizskrējām uzbrukumā. Daškevits, man liekas, ka bija. Un Svilpe, un mēs vienkārši izspēlējam un neko neizdaram.
Man tā vienkārši stulbi likās, vai tiešām tā bija, ka varbūt labāk tā kā noturēt un neriskēt lieku reizi, vai tā kā varbūt tomēr varēja pamēģināt un aiziet tā kā Zini, kā es teikšu, ka ar to visu pēdējo laiku. Spēles beigas, un tur ir jāiet, tur ir jācenšas uzvarēt. Es nezinu, es laikam būšu no tiem cilvēkiem, kas nav apmierināts ar neizšķirtu. Jā, spēle bija kvalitatīva, pretinieks bija manāmi labāks, bet bija jāmēģina, jāiet uz priekšu, bija jāriskē, jāmēģina atrast to vienu momentu, kurā varbūt izšķirtu 3 punktu likteņu. Jā, jo man pilnīgi tā kā iekritas acīs, es tā domāju, kāpēc? Jā, tur pat bija vēl dažas epizodes, kurās šķita, kad nodot to asalu piespēli, uzspieda, lai tā spēle aiziet, varbūt izveidot to momentu un, kas zin kā, visu šo, kad beigtos. Ok, labi, klausies, atbalstīsim mūsēs, skatīsimies tālāk, kā būs. Es visiem jautāju par tiem faniem, zin kā, kas ir tā kā vairāk būs mums vietējiem tā kā interesantāk, foršāk, krūtāks, stulbāki vai interesantāki fani serbiem vai britiem? Kuri būs tie interesantākie? Zini, man liekas, ka šī būs tā situācijā, kurā būs serbu fani, ja nemaldos, tad gandrīz vienlaicīgi arī notiks basketbola spēles. Tā kā es domāju, ka viņi būs šeit krietni vairāk nekā angļi, bet mēs angļus arī ļoti labi zinām, ar viņiem nebūs garlaicīgi. Tur nebūs garlaicīgi. Tur varētu būt interesanti. Skaidrīt, ok, super, paldies tev liels, un turpinām skatīties un atbalstīsējos. Super, paldies. Sveiki, labvakar, mani sauc Artūrs, ar jums laikam nav nevienu jāiepazīstina. Kā bija šodien skatīties no malas spēli? Skatīties no malas vienmēr grūtāk nekā spēlēt, bet kopumā bija ok spēle, diezgan labs rezultāts. Domāju, Albānija tomēr ir diezgan spēcīgi izlasi. Varējām varbūt pat beigās cerēt uz kaut ko vairāk. Kā bija tas moments, man vienkārši iekrita acīs, kā jums šķiet varbūt tas treneru uzstādījums vai nē? Eduards Daškevits aizskrēja uz pretuzbrukumā sods, un mēs vienkārši izspēlējam un nemēģinam pat centrēt. Tas ir tāds kā treneru uzstādījums, vai tas ir tāds kā... Es domāju, ka nolēma neriskēt ar neizšķirtu, iespējams pēc tam aizskrēt pretuzbrukumā otra komanda. Bet, visi laikam gaidīja to, ka gribēja pacīnīties par to uzvaru un varbūt arī vajadzēja noriskēt. Skaidrs, ok, super, labi, paldies tev liels un gaidām atpakaļ. Paldies par spēli, kā jums patika vai nepatika? Super spēle un labas emocijas un labi spēlīt. Super, paldies tev liels. Kā vispār futbols Latvijā? Zinu, ka RFS, jā, jums ir pa laikam var redzēt. Man patīk, kā es jau nāku skatīties, es neesmu varbūt tur eksperts, lai vērtētu, tur kā tā kopējā bilde varbūt ir, bet es izbaudu, man patīk, un šo izlasi super nospēlēt, tā kā super. Prieks bija redzēt jūs. Paldies, veiksmīgi. Paldies. Čau, mans draugs. Paldies tev liels, kad esi noskatījies šo te video, salies laikus, paraksties, pieseko, un tiešām paldies tev liels, ja sen jau esi to izdarījis. Jā. Bet, ja runājot par spēli, tad man liekas, ka rezultāts ir likumsakarīgs 1-1, un jā. Nav tā, ka viņi bija baigi pārāki, nav tā, ka mēs baigi sēdējām aizsardzībā. Tāpēc, mums arī bija momenti, viņiem arī bija momenti, tāpēc man liekas, ka 1-1 kaut kā tā. Kaut arī, teikšu godīgi, kad Sirsiņā ir neliela tāda rūgtuma piegarša, jo man liekas, ka varējām izspiest vairāk. Kaut vai tas pats pēdējais moments, par kuru mēs jau runājam ar daudziem no raidījuma varoņiem par to, kāpēc mēs nepamēģinājām, ja? Jo laiks jau gāja uz beigām, principā spēle jau bija beigusies, kāpēc mēs nemēģinājām centrēt šo te pēdējo sodu sitienu, ja? Kāpēc mēs nepamēģinājām aiziet uz priekšu un iesist šos te uzvaras vārtus. Ok, labi, tur, varbūt treneris pateica priekšā, varbūt spēlētāji. Galu galā viņiem droši vien ir labāk zināms, kas ir jādara laukumā, nevis man vai tev vai vēl kādam citam. Kaut kā tā. Labi. Tas laikam man viss. Paldies tev, ka noskatījies, salies laikus, parakstījies, aizsūti visiem saviem draugiem šo video, ieraksti komentārus un paldies tev, ja sen jau esi to izdarījis. Forši tev dienu, vakaru, rītu. Čau! Atā! Čau! Sveču puisis, ko nu visi zin, vienkārši aizturš katru dienu spīd.